Marta, tu Eirovīziju pārstāvi ar dziesmu I Am Who I Am. Par ko ir dziesma? Dziesma ir par to, ka mums jābūt mums pašiem ir, un tad, kad mēs esam mēs paši, nedomājam par apkārtējiem, mēs varam izdarīt daudz lietas, vienkārši jātic saviem mērķiem. Īstenībā tas ir arī par ticību saviem spēkiem, ka mums jātic sev un galu galā ticot sev un darot lielas lietas, mēs varam iedvesmot arī citus cilvēkus. Tu tāpat kā lielākā daļa Eirovīzijas pārstāvju dzieda angļu valodā. Kāpēc tu nedziedi latviešu valodā? Es pateikšu godīgi, šī dziesma ir sarakstīta. Šī dziesma nebija sarakstīta Eirovīzijai vispār. Šī dziesma tika sarakstīta autobraucējiem Haraldam Šleigelmeham. Tāpēc, kad kā promo dziesma priekš viņu Formulas 2 video. Tāpēc arī viņi ir angļu valodā. Tas ir tas primārais. Es domāju, ka var uzrakstīt latviešu valodā arī. Bet man liekas, ka tomēr tā, piemēram, Krievijā var uzrakstīt krievu valodā, tāpēc, ka ļoti daudz krievu visā pasaulē. Bet tomēr latviešu valodu nesapratīs tik daudz. Piemēram, tā kā varētu ar spāņu valodu arī rakstīt dziesmu. Tad to saprot vairākums cilvēku vai franču valodu, bet latviešu valoda ir tomēr, protams, bija kaut kad vienu gadu kaut kādā savā valodā kaut kas dziedāja, izdomātājā. Tas ir vēl kaut kas savādāks, bet tad tai dziesmai ir jābūt vienkārši tādai. Bet man īstenībā liekas, ka angļu valodā kaut kā es varēju izteikt vieglāk. Man arī latviešu valodā teksts ir, bet tur vispār cita tēma ir vienkārši tā labāk skan. Šogad Eirovīzijā piedalās ļoti daudz okartistu. Liela daļa ir paņēmuši zviedru autoru dziesmas. Savukārt tu esi pati sakomponējusi dziesmu. Kāds tā nāks? Tu tā kā uz zviedriem tā kā nē, bet pat uzticies saviem spēkiem. Man vispār ļoti grūti dziedāt kaut kādas svešas dziesmas. Man ir tā, ka man ir tādas pāris cover versijas, kas man vienkārši rauj sirdī ārā, kuras es varu nodziedāt arī tā, kā es jūtu. Bet, lai man vienkārši iedot kaut kādu random dziesmu, un es tagad baigi teikt, ka, es viņu tā jūtu. Es nemāku liekuļot kaut kādā emocionālā ziņā. Es nevaru tur nenormāli iesties, es īsti nerabīju vispār, ko tā dziesma ir. Tāpēc es vienkārši pārsvarā visu savu dziesmas rakstu. Man, tas tikai loģiski, es pat viņu sarakstīju, un kad arī viņu iesniedz Eirovīzijā. Viņi vispār nebija domāts teikt Eirovīzijā, vienkārši viņi sanāca tik labi, ka mēs domājām, ka, lai arī aiziet Eirovīzija, tā kā, un arī tika tam brīdum. Par šoviem runājot, tu esi kaut ko plānojis? Es būšu viena pati. Man būs šovs, bet es nestāstīšu. Man būs kaut kas tāds, kas noteikti nav redzēts Latvijā. Kaut kas saistībā ar uguņiem, kaut kas tam? Būs saistībā ar būs noteikti klavieris, var pateikt, kā vienmēr. Tās klavieres noteikti būs unikāls. Tur spēlēs, ja? Jā. Vai tu esi iepazinusies ar citām dziesmām, kas pārstāv Eirovīziju? Godīgi sakot, nē. Es esmu dzirdējis pērdziesmu par radio. Man ļoti patīk tā dziesma. Tiešām liekas ļoti forša. Kā tu vispār skaties uz pārstāvjiem? Ir konkurence starp jums? Es vispār laikam esmu no cilvēkiem, kas nedomā par citiem. Es nezinu, kā, es jau varētu tur skatīties, viņam tur labi, bet es kaut kā domāju par sevi. Nav jau jēga tur tagad tērēt savu enerģiju, tur kaut ko klausīties, viņam tik labi dziesma, ko es tur daru. Vismaz vai tā, es nezinu, kaut kā nepievērst tam uzmanību. Man liekas, kad būs ļoti labs pasākums, būs tāds spēcīgi, droši vien būs ļoti spēcīgs viss, jo ir labi dziedātāji. Bet es nedomāju par tur kaut kādu konkurenci vai kaut ko. Es domāju par to, kas man jāizdara, un lai es izdarītu vienkārši pēc iespējas labāk to, ko es gribu. Kā tev ir ar uztraukumu? Tu jau izgāji vienam lielam šovam okartu cauri 2. Kā ir tagad? Tas stress mazinās vai tomēr ir satraukums? Man laikam nav. Tad, kad es dziedu savas dziesmas, man laikam nav baigais uztraukums. Man uztraukums, ir vajadzīgs uztraukums, lai tu sakoncentrētos. Ja tev nav uztraukums, tad ir slikti, tāpēc, ka tu nekoncentrējies, tu vienkārši aiziet tā vienalga. Man noteikti būs uztraukums, bet man vienmēr tas ir ļoti nepareizi. Man sieva Krevits tieši vienreiz mācīja to, ka mēs uztraucamies par to, kāda mums būs matika, kad tie blakus faktori šausmīgi izstāra ļoti, ļoti bieži. Un man arī, ar to priekšnesu, man ir tā, ka es visu laiku domāju, vai tur viss aizies, jo tur tehniskas lietas ļoti ir. Un par to es domāju, vai tur paspēs to izdarīt, un to, ka man īstenībā tas uztrauc, un tas ir stūbi, un tas ir muļķīgi, bet tā ir, un tā arī droši vien būs, ka tur, zini, ka tas tagad pašlaik ir ļoti svarīgi, man vajag izdarīt to tehniski visām klavierēm, lai viņas tur viss forši ir. Bet par dziedāšanu, tā ir man dziesma, un es
tā kā viņi māku it kā nodziedāt. Es arī eju, pie vokāla pedagoga. Tā kā es domāju, ka viss būs kārtībā. Kā tev ar balsi ir uztraukumā? Un vispār ziemā nekrīciet? Es vakar braucu arī suņu pajūgiem, uz kuriem es kliedzu haiki kādas pusstundu un reāli aizkriciet balsi. Bet nē, man nav nekādas tādas beigās problēmas. Nu, tā, kad, kā ja es tur kaut ko nekliedzu baigi vai tā, nē. Man vispār liekas, ka tās visas problēmas jau galvā ir. Visas. Mārtiņas novēlu, lai tev viss izdodas. Paldies. Lai viss sanāk, lai balss nepieviļ un lai veids. Paldies. Paldies. Paldies.